Stop. Check engines. We didn't check the oil, did we? Augment. Ir jauna diena, 28. novembris, ja nemaldos. Un mēs braucam piedzīvojumos ar Reinu Passatu. Reini saka čau. Čau, kamera. Braucam pakaļ Robim. Tūlīt stāstīsim, ko mēs vispār daram. Mēs jau 10 minūtes čakarējamies Bluetooth device'am pievienoties, bet mēs braucam Robim pakaļ. Mēs trīmenām augsim. Robi, pieliecies. Alo. Robs ir ieradies. Mums vēl līdz Reinim jāizbrauc, viņš lohs aizmirst naudu. Man vienīgajam ir nauda. Reinis aizmirst naudu, tā kā mēs gaidām Reini. Un tad jau šī ir pēdējā mūsu pietura Rīgā. Mēs kustamies uz lejušu pusi. Un tad jau redzēs. Diezgan esam kārtējo reizi novafalējuši sākumu. A few moments later. Man liekas, ir pirmās cibels. Man liekas, Passats ir... tagad aizgāja. Man liekas, Passats bija viena ceņas tikko. Viss kārtībā. Tā nav zīšanas metode. Nē, ieslēdzās uzreiz, bet ar ko mēs braucam? Šis ir Passat 2.0. Passat 2.0 LPG, ekonomiskais un mēmais. A.k.a. Čigāna. Līdz Kauņai. Valcam. What you gonna play now? Pēdējo video mēs beidzām ar to, ka es teicu, ka mēs braucam jaunai mašīnai pakaļ. Un par to arī nav bijis video. Es vēl paskaidrošu arī, kāpēc. Tāpēc, ka mēs dabījām ļoti labu dīlu. Labu. Par 300 eiro Volvo V50 2007. Gada ar 5 divniekiem skatē. 3 par Rūsu, 1 par Gofru izpūtējam un 1 par... kā sauc? Eļas noplūda no kaut kā bija, sīkuma. Karoča, 300 eiro mašīna, viss pa lēto, sataisīt, tur profits arī ir, komplektācija diezgan ok. Bet tur sākās problēmas ar to, ka tai mašīnai nebija jauda. Kaut kur turbo, tas bija divnieks dīzels, kaut kur nepūta turbīna, viņš bija tāpēc arī neekonomisks. Elektronika bija problēma. Reina, kā tev gāja metinot mašīnu? Es pirmo reizi mūžā aizdedzināju mašīnu. Nav pirmā reize bez malot. 46. arī aizdedzināja vienu. Bet šitais bija pa īstam. 46. varēja apdzēst tā pilnīgi normāli pod ūdeni uzlejot. Ar šitam man iekšā polsterējums aizagās. Prikols tāds sakus, vēl airbaga vadi, tad ar tiem bija izdomājam vienkārši tirgojam nost. Cik notirgoja beigās? Mēs ar Robi īstenībā nezinām. Un ieguldījums bija 400 eiros? Ieguldījums bija 410, bet no tā bija vēl... Pārakstīšana. Nē, tas ir visu ieskaitot. Bet tas 410 ietvēra arī apdrošināšanu, kurš tas pusi dabūja apakē. Tā kā reāli uzvārījāmies pat trīcājamies. Nav praktiski nekās. Un uz kurien aizdevās mašīna? Rumbuls plāts. Tātad... Vai nu viņa būs pacelt, vai nu viņa būs pat detaļām sareizināta. Man liekas, ka teica, ka detaļām. Bet tur bija tā, sēžu marketplace'ā, kā jau parasti. Un, paskatos, vai nav kaut kāda uzpircēja sludinājuma. Es gribu vienkārši tikt ātri no tās mašīnas vaļā, ka pirkt beidzas melnā skatu. Es aizsūtu vienam tur, 450 Volvo melno skatu. Interesanti. Viņš tāds, cenu nometīs. Tāds, davai, brauc pakaļ rīt no rīta, tad es nometīšu pacēru. Ja es braucu tagad pakaļ. Sarunāju, ka nometīšu pacēru, viņš aizbrauc pakaļ. Tas tagad ir 11 vakarā. Kad Džeks atbrauc, ir jau kāda 11:30 par Rīkols tātad. Es izēju izbraukt aplap rajonu un man beidzas dīzeļdegviela. Es braucu palīgā. Tas nav tās, tas bija pirms tam. Gandrīz izbeidzās dīzeļdegviela. Tad divreiz izbeidzās dīzels. Nē, toreiz nebeidzās. Bet tad es vienkārši krustojumā slāpu un sistēmā ierāvās gaiss. Es nevarēju piešķilt. Tad tas bija pie turības pirms cirkuļa. Tā kā otrā pusē krustojuma no cirkuļa. Un es iestūmu mašīnu cirkulī, uzrakstam Džekam, mašīnu noslāpa nešķildu vai nebrauc. Viņš tāds,
apšapstīties. Mazāk lamājies, man baigi daudz montēt vajadzēja. Džeks atbrauc, tāds tev ir beigusies degviela, jā, gaisa sistēmā. Nu, viņš tur sabazarē kaut savu mehāniku. Džeki atbrauc, atkačā degvielas sistēmu un paņem to Volvo. Fakts, ka viņi bija gatavi to darīt, ka jau nozīmē, ka tā mašīna bija dahuja pa lētu. Bet, nu, bišķi uzvārījos, aizgājis Rumbuls placi. Es tur vēl aizvakar biju parakstīt papīru, ka mašīna ir nonākusi viņa īpašumā. Kaut kā tā. Tāpēc nav par to mašīnu nekas YouTube nebūs, tur materiāls ir, bet video tur nesanāk. Bet tagad būs video par kaut ko citu, ko mēs braucam, ko mēs darām, vēl projām neteiksim, bet sākumā braucam uz Kauņu, jo Kauņā mums ir jāsavāc vēl viens džeks, kas ar mums brauks vārdā Kīpras, tāpēc mēs būsim 4. Tā kā jā. Mēs esam uztaisījuši pirmo pieturvietu Bauskā. Pasāds 2.0 LPG ir jāuzpilda. Man ir ļoti augsts. Bet, jā, es domāju, es to momentu pat īsti neko vairāk nefilmēšu. Kustamies uz Kauņu. Tā, nu, mēs esam nonākuši līdz Dujos. Pasaules ar LPG, dabūs jau pirmo LPG uzpildu. Rob, kādas sajūtas aizmugurē sēdēt visu laiku? Īstenībā baigārt, nu pasties, viņš tā kā 5. sērija. Tā kā dīvāni. Jā, tagad jāuztais ātrais servis stops, jāuzpild gāzi un jāuzpild veistas šķidrums. Es nezinu, kāpēc viņš brauc prom. Nu, izstāst, ka mēs paliekam laikam lejšos. Reins pilna degviela. Tagad Reinim jāatrāk. Ir tik augsts! Bet daudz sniegs uzsēs. Pagaid, uzsēsim sinoptīķu reportu. Mans pirksts iet pilnā garumā. Es teiktu, mans pirksts ir kaut kādi 30 centimetri. Agropols. Ķipa tie poļu zemnieki, ja? Jā. Mēmākais aparāts. Nu, mēmākais aparāts. Kādēļāks. Tas krūs. Mēs esam Akropolis. Agropolī. Karoč, mēs esam tagad 4. Sākam čau Kipram. Our Lithuanian friend. Viņš pirks Mersi. Viņš ieberzīsies ar 2.0 dīzeli, viņš vēl to nezina. Mēs pametam Kauņu un braucam uz iecienīto vietu. Šmak kebab Lonža.
Gan jau tiekās tur. Nu, saucās atbraucām uz robežu. So, te bija šī problēma. Pasātam neeksistē sajūgs. Palaidīsiet lūdzu. Paldies mīļajam busiņam. Bet jā, mēs esam iesprūduši uz robežu. Ir ļoti liels kortis, bet ir vēl lielāks kortis aiz mums. Es esmu pie stūras. Nākamā pieturša šmekebaba. Mūs nepalaida, mūs pārbaudīs uz robežas. Būs jautri. Mēs esam tikuši Polijā, mums pārbaudīt oķis un pasātam tehnisko pasi. Bet viss kārtībā. Bidronka. Ko vairāk vajag? Pasāts. Otrs pasāts. Atradām brālīti. Abi džeki. Mēs nācam tālāk. Nu, pasāts ir ieradies labākajā kebabā Polijā. Šmatkebaba. Šī jau ir tradīcija. Ir pavēls, bet izstāsta, ka mēs arī paliksim. Mēs paliksim šeit. Mēs esam Lomžā, tāda forša maza pilsētiņa, Valmieras izmēra. Un rītdien turpināsim mūsu braucienu. Pēdam kebabus. Čekinosimies. Un tad jau brauksim. Pasāds ir atstāts kaut kādā random ieliņā. Vakariņas ir galdā. Mēs dodamies uz mūsu hotelīti. Tā kā gan jau šīs ir pirmās dienas beigas. Tiekās rīt. Labrīt. Mēs tikko pamodāmies, ir 9 no rīta. Pat taisnā sēžam Facebook Marketplace'ā, meklējam mašīnu. Šodien jāpērk mašīnas. Un jā, es diezgan slikti gulēju. Au, galvāts. Un kaut kā tā. Mums šodien jāpērk 2 mašīnas, Mercedes un Bembis. Un mums nav īsti izdomāts, ka mēs gribējām pirkt, es tikko līkoju, ko mēs pirksim. Mēs gribējām pirkt vairākus Bembis, bet viņi visi pazuda no sludinājumiem. Vakarā viņus izpirka. 2 stundu laikā pēc 8. Jā. Vakarā. Polskī šaran. 202! Facelift! Eju braucam pirkt. Tā ir zīme. Mēs esam izvēlušies no gultas, no mūsu namiņa izčakojušies. Braucam uz Varšavu, mainīt naudu. Un gan jau viena no pirmajām mašīnām arī apskatīties. A few moments later. Check engines. We didn't check the oil, did we? Mēs tikām tieši šī tālu no mūsu dzīvokļa. Iedegās čeks. No Reinas. Labrīt! Dzinējs uz vietu. Wow. DJ Kinda.
esam ieradušies. Un pasāds arī ir ieradies. Mēs braucam aiz Varšavas nepilnus 300 km. Un man liekas, ir laiks, kad varētu pateikt, kā mēs vispār braucam pakaļ. Mēs braucam pakaļ Bembim. Bet kādam, to jūs vēl redzēsiet. Bet tagad paēdam un tad jau kusimies tālāk. 202, 202, 202, 202, 202. 202. Shame on you! Paņem šitam vērtību, šitas gaisīgs, šito ritmu, šitās tehnikas, šito vilni, šitās skaņas rajonos es dzirdu, jā. Kāds teica, klausies ne ar ausīm, bet ar sirdi, jā. Man pavēl kultūru, saudabība tajā, piederīgie tai, kas vienmēr spēcīgi nāk klajā. Es jūtu īstu, man patīk redzēt īstu, tu zini, ka man prieks, ja tu dod tādu publikai. Tikai ekskluzīvu vārds, prātīgs, ja lieto tu. Nomet čilā freestyle uz 5 minūtēm, jūtu oriģinālo brāli, atzīmēties protu. Jo vairāk būs gatavs dot, jo vairāk saņems pretī. Tu esi tas, ko tu mīli, ko tu cieņā. Domāj spēks, milzīgs reizēm tu to ne... 202! Paga! 4. katapauks. Diezgan mēmi, ne? Tā, nu mēs esam cik minūtes prom no mūsu pirkuma? 11. Man liekas, bija 10. 104. katapauks. Pēdējais grieziens. 140 metri. Skatāmies, kas te labs notiek. Kaut kas tālumā mētājās. Meklējam sudrabu. Nē, mēs nesaki, ko mēs meklējam. Mēs meklējam mašīnu. Viena mašīna. Tas izstāsta, ka mēs laikam esam pareizajā vietā. Ir. Tā nu, es nezinu, ko mēs esam īsti sadomājušies. Bet mēs esam ieradušies. Tu mani nepazīsti, kuci, nespēlē šodien spēles, esmu jucis. Tucis, ložu, plaukstās, rošu, vainīgi bīti, 3 saujas smilšu bedrē krīt. Jūtas dēls, es palieku uz delnas vēl, un manas slimās vēlmes šajā džoitā kvēl. Sā, nu, varbūt bišķi negaidīt, nav mūsu stilā. Mēs esam nopirkuši žurīt. Jā, nav daudz ko stāstīt. Reiz viņa aizslēdza, ne? Jā, īsāk sakot, iepirkāmies, pasāds ir dzīvs, žurka arī ir dzīva, bet tagad jau sāksim kustēt māju. Nē, melāk, apakaļ uz Varšavu. Mēs esam Varšavā. Ja nevar saprast pēc manas balss, tad bišķi nav kārtībā. Ir tikai 8 vakarā, tikko atbraucām ar Reini, mēs esam pirms žurkas. Mūsu hoteli, Reinim tikko atskaitīja naudu un pateica, ejiet Un es esmu slims. Man kaut kas ir ļoti slikti. Man ir temperatūra, man lauž kaulus, man sāp galva, sāp kakls, nāk klepus. Viss slikti. Es tagad esmu pēdējos kaut 3-4 stundu gulējis pasātā. Un es jūtos ļoti šoki. Reiziņā redzēs, kā būs. Tas noteikti ir, mēs esam hotelītī. Šo saukt pa hoteli ir diezgan... Ir hotelītis. Hostels tas čisti nav. Radiatori te nav. Mums fuiks nāk pārbaudīt. Ja ilgi nāks, tad būtu varējuši pabeigt taisīt. Man nav sludinājumi. Sludinājums. Man nav radiators un viņi nesilda. Te ir ļoti augsts, es guļu zem 3 sagām. Kur 3 sagas dabū? Es paņēmu savu pledu. 1 day later. Mēs nokavējām checkout un mūs izmet ārā. Un mēs esam Varšavā, tad mēs tagad braucam prom uz Kaunu. Visu. Yes. PKI, Oriels uz beat.
Un tas ir unikāls. Slēpiet savas rīmju kladas, slēpiet savas lapiņas. MP3 DJ, slēpiet savas matricas. Skandināvu rastamani, slēpiet savas lakricas. Slēpiet savas actiņas, slēpiet savas paciņas. Slēpiet savas caciņas, te PKI uz āders. Eliots ir nogribējies nekārdina fāter. Un nekāp viņa vāģi, ja tu nepārzini pālī. To, ka šobrīd esi vaļīgāka nekā viņa ādiņa. Ar nekoptāku vāverīti nekā viņa bārdiņa. Neko nevar darīt, viņa netāpī kā Barbija. Kāpēc es mūždien esmu vulgārs kā jūrnieki? Man trūks pāris uzgriež kā bulgāru lūžņiem. Dačija Logan, man vajag paciņu Prozac un vietu centrāla tirgu, kur es vāktu latiņu skožakam. No kuriem puse jāatdod būs mafijas čomakam. Te Eliots, salutējiet Latvijas Boratam. Es turu pilteni ar kalmāru pirkstiem. Bīts mērē, kā ejot baltā uz dirtiem. Te džeki formā, kā valkā pie tiltiem. Bet ticu sev, ejot laukā pie vilkiem. Es sēžu krēslā kā pāvests, plus un mīnus. Mēs esam Lietuvā. Pasāds. Žurīts ir dzīves. Rob, pasāst, kā žurkam iet, tu ar žurku brauc. Žurka iet ļoti labi. Un kā viņai iet, nevis kā. Kā viņai iet? Jā. Mūsu rokās es esmu diezgan droši, ka viņai iet ļoti labi. Nē. Točne? Nē, tak. Točne? Točne. Pārbaudīt. Ir rūsa. Točne. Jā. Būs ok. Līdz mājām tiks. Trafik, pagaid. Valdu spēku, valdu valodu, puika būtu skaisti, ja rīms spētu mani parot. Mēs esam Kaunijā. Ir gan pasāds, gan žuris. Un mēs sakam čau mūsu čomam no Lietuvas. Un turpinam braukt uz Latviju. Uz Bīteru bataljonu headquarteriem Rīgā. Tā kā es nezinu, vai es tālāk filmēšu. Tiekās Latvijā. Tā teikt, atvainojos, ka nekas nav iefilmēts, bet es esmu mājās. Un tikko bija 3.9.0, bet nav. Kročā, tāpēc bija maz iefilmēts. Ar bumbu saturošu masu nedodas rokās citiem bez cimdiem, karsts kā Jāņi Kenijā. Žēl, ka pazūdāt un līdzās brāļi nebija. Es gāju tālāk.